Nu, lūk, ceru, ka esat iemācījušies adīt arī krēlisko. Un tagad es jums tā, jā, arī krēlisko, kurš izstāsta šādi te. Un tagad es esmu jums gatava atklāt noslēpumu par to, ka principā adīšanā viss balstās uz šo te labisko un krēlisko valdziņu. Un tagad tās, kā redzat, man te ir kaut kas vēl jauns, kur es esmu vienu valdziņu adījusi labiski un vienu adījusi krēliski. Un tad tīri informatīvos nolūkos es jums parādīšu, teiksim, iepriekšējā rindā. Es adīju vienu labiski, vienu krēliski. Tas atkal noceļu. Un tagad es vienu daļu pādīšu tā, ka es tādu krēlisko tur, kur bija krēliskais, un labisko tur, kur bija labiskais. Turpinu. Šādā pat ritmā. Un šādā veidā veidojas balnīša raksts. Kas tad izstāsta šādi te, kur ir kolonna ar labiskajiem valdziņiem un kolonna ar krēliskajiem valdziņiem. Taču, ja es tagad samainu vietām, un tur, kur man bija krēliskais, adu labisko, un tur, kur bija labiskais, adu krēlisko, un šādi te turpinu, tad man veidojas tā saucamais rīsu raksts, jeb man šķiet, ka latviski mēs lietojam reizēm arī zosādiņa. To gan varēs vēl pēc pāris rindām izteiktāk saprast, bet es vienkārši gribēju parādīt to principu, ka redz, te var jau redzēt, kā viņš tā kā šaha galdiņa kārtībā, un te ir atkal tā kā korekti viens virs otra. Par to, kā tagad principā jūs varat arī paeksperimentēt un pamēģināt dažādas kombinācijas ar labiskiem un krēliskajiem valdziņiem. Skatoties uz šo, ka šis mums ir tāds treniņa darbs, tad te vispār nevajag baidīties kļūdīties, un te īsti arī nevar nokļūdīties, un vienkārši ir jāturpina un jāattīsta un jāskatās, kas tur galā sanāks. Tā kā jā, tālāk es domāju, ka jūs droši varat ļaut vaļu iztēlē un droši, ja ir vēl kaut kādi jautājumi, tad rakstiet, jautājiet vai un rādiet, kas tad jums sanāk un vai kas nesanāk un ko gribētos vēl iemācīties, teiksim, ja jums ir kaut kāda sajūta, ka vajag kaut ko papildus, bet principā jā, man gribās domāt, ka tajā brīdī, kad jūs mākat labisko adīt un mākat krēlisko adīt, tad jau var tālāk spēlēties un skatīties, kas te tur sanāk. Un jā, un šeit, teiksim, ir 2 rakstiņi, kas ir tikai un vienīgi no labiskiem un krēliskajiem valdziņiem.
Jā, un tad jau tiekamies vēlāk. Un droši, ja gribās vēl kaut ko, tad sakiet un mēģināšu noorganizēt.